Šī video laikā kopā ar mani tu beidzot sapratīsi, kas tad piešķir to vērtību un to dzīves garšu tieši tavā dzīvē. Tieši tavā dzīvē, kam tu ļauj šobrīd piešķirt vērtību jebkam. Tavām darbībām, taviem darba augļiem, tev vispār, ja? Jo tik ilgi, kamēr tu ļauj, piemēram, tavam algas izmēram noteikt to, cik vērtīgs ir tas, ko tu dari, piemēram, ja? Tik ilgi sistēma nosaka vispār to, cik tu esi vērtīga. Tā kā iedomājies, tu atnāci uz šo pasauli ar saviem mērķiem, ar saviem plāniem, ar savu misiju. Un es vēl šodien arī dzirdēju tādu rīktīgi foršu teicienu. Nevar teikt teicienu, vienkārši tādu kā pļāviens stāstu, nezinu, vienkārši, kur princis, ja, viņš izdomāja vienu dienu, ka viņš grib sajusties kā parasts cilvēks un saģērbās parasta zemnieka drēbēs un izdomāja, ka viņš grib aiziet uz tirgu. Tā, lai viņu neviens neatpazīst, viņš grib aiziet uz tirgu, sajusties kā parastais cilvēks, ja. Viņš aizgāja uz šo tirgu, un viņam kaut kas tur viņš sakāvās, viņam sadeva pa galvu, viņš vienkārši zaudēja samaņu, kaut kas tur notikās, neviens jau vairs neatcerās, kas īsti notikās, bet princis pazaudēja samaņu, un kad atjēdzās, viņš jau vairs neko neatcerējās. Viņš neatcerējās, kas viņš ir, un kuru vairs interesē, kas ir kaut kāds parasts zemnieks. Viņš var iet, kur viņš grib. Jā, protams, ka viņam pat doma neienāca prātā, ka viņš varētu būt princis, un tā arī šis cilvēks nodzīvoja pa kaktiem, pa netīrumiem, un vienkārši neapjēdzot vispār, ko viņš šajā dzīvē gribēja sasniegt. Ja? Kādi bija viņa uzdevumi, kādi bija viņa mērķi, kas bija viņa dzimta, kas ir vispār viņa dzimtas pagātne, un turpināja viņš savu dzimtu, kā vienkārši parastākais cilvēks bez šīs vērtības apzināšanās. Kāpēc? Un tagad, kas darās tavā prātā, kad tu šo dzirdi? Katrs mēs dzirdam pa savam šo. Iedomājies, ja šis princis bija nelaimīgs, jo viņam tur, piemēram, nebija vairāk tie zelta kalni, viņam vairs nebija pils, ja? Viņš bija nelaimīgs. Viņš nebija dēļ tā nelaimīgs, tāpēc, ka viņš jau nezināja, ko viņš ir zaudējis. Ja? Un tieši tāpat arī lielai daļai cilvēku, kuri pat neapzinās savu potenciālu, neapzinās savu misiju. Tu vienkārši neapzinies, cik tu esi milzīga vērtība, tāpēc, ka tu esi aizmirsusi. Tava dzimta to vienkārši aizmirsa. Iedomājies, ja tā ir. Nevis iedomājies, diez vai, gan jau, ka es esmu viena no parasto zemnieku pēctečiem, bet iedomājies, ka tu esi viena no karaļu pēctečiem. Tu esi Kleopatras pēctecis. Iedomājies. Tavi senči ir bijuši Kleopatras dzimta, piemēram. Un tikai no tevis ir atkarīgs, vai tu tam ticēsi vai nē. Un ja, piemēram, tu esi Rimī kasiere, un tev šķiet, ka tu esi vispār niecība, tāpēc, ka kāds pateica, ka kasiera darbs ir vispār niecība. Kurš šobrīd nosaka to, cik vērtīga esi tu vispār kā cilvēks, kā mamma, kā sieva, kā meita, kā mazmeita, kā mentors kādam varbūt citam, ko tu uzklausi, kam tu dod padomus, piemēram, ja? Vai ko tu vēl dari? Tev varbūt šķiet mūsdienu šitajā patērētāju pasaulē, ka tad, ja tu neesi kaut kāds super krūtais speciālists, kaut ko super krūti atzītu nedari, tātad tu esi niecība. Bet patiesībā iedomājies, ka tas, kur tu pelni naudu, tas ir vispār, tā ir viena kaut kāda varbūt 1000 daļa no visa pārējā šajā dzīvē, kur tu varētu būt vērtība. Jā, mūsdienu sabiedrībā cilvēki ir samierinājušies ar to, ka darbs viņu dzīvē aizņem lielāko daļu laika viņu apzinātās dzīves. Jā,
Tāda ir skarbā realitāte. Bet vismaz sākt gulēt izmaiņu virzienā, ja, kaut vai apgulties izmaiņu virzienā, tu varēsi tikai tad, kad tu apzināsies, kad šī te nauda, šī te peļņa, tas nav svarīgi tev kā personībai, tev kā vispār, iedomājies, kā pēctecis, ja? Tu esi pēctecis kādā dzimtā. Cik svarīgi taviem priekšgājējiem ir tas, cik tu šobrīd pelni un cik atzīta tu esi savā darba tirgū, piemēram. No 1 līdz 10, iedomājies vienkārši, cik ļoti taviem priekšgājējiem tas ir svarīgi. Un cik ļoti svarīgi tieši cipars, cik tu pelni, būs taviem pēcnācējiem. No kā tas ir atkarīgs? Pasaki, no kā ir atkarīgs, cik tas būs svarīgi taviem bērniem? No kā ir atkarīgs, cik svarīgi taviem bērniem būs tas, cik tu pelni, piemēram? No tevis. No tevis viss ir atkarīgs. Cik tieši svarīgi taviem bērniem būs tas, cik tieši tu pelni. Un ko ar šo te naudu var izdarīt, un vai vispār dzīvē viss grozās tieši ap šo te naudu, ja? Jo tik ilgi, kamēr tev nav laika savai ģimenei, tev nav laika sev, tev nav laika pasmaidīt, tev nav laika parūpēties par sevi, jo tev ir jāstrādā. Un vienmēr, lai vai kas, ko tu šajā dzīvē gribētu darīt, tu tiešām gribētu, tev mērķis tā kā būtu, vēlme tev būtu, bet šo te motivāciju tev atņem tas, ka tu uzskati, ka svarīgāk par visu ir nopelnīt. Neviens mūsdienās nemirst badā no tā, ka dzīvo, piemēram, nevis no, piemēram, pilnas slodzes kasieres algas, ja? Bet dzīvo no citas algas. Un mūsdienās šīs te iespējas, kā vēl nopelnīt, ir daudz un dažādas. Te ir jālāpa un jārastē ticība sev, pārliecība par sevi, ja? Bet tas ir jau cita tēma, tur jau ir grūzīgāka tēma, un tajā visā, lai iedziļinātos, tur jau ir dziļāk jārok. Galvenais vēstījums šim video bija apzināties to, cik daudz tu ļauj vispār citiem, sabiedrībai, sistēmai noteikt to, cik tu esi vērtīga. Labi, štrumts ar visu to, ka tev, piemēram, tik tiešām ir jāiet uz to darbu ar piespiešanos. Varbūt tev vēl bērnu nav, ja? Un tu tā, gan jau kādreiz, varbūt kaut ko es sasniegšu vairāk, un tad es beidzot jutīšos kā normāls cilvēks. Šobrīd es jūtos kā niecība, jo mana alga ir niecīga, piemēram, ja? Cik daudziem cilvēkiem tā ir? Šobrīd es jūtos kā niecība, jo mana alga ir niecīga. Bet vai tiešām tu esi niecība? Vispār kā personība, kā sabiedrības daļa, kā māte, kā meita, kā cilvēks, kā pasaules iedzīvotājs, kā tevis versija, kas izvēlējās piedzimt un atnākt uz šo pasauli. Vai tiešām tu ļausi šim savam ķermenim izjust to, ka tu esi niecība? Vai tiešām tu to ļausi? Pārjautā sev miljonus reizes, kamēr tu dzirdēsi no sevis atbildi, nē, neļaušu. Nē, tā nav jābūt. Tev nav jātic, ka tu esi niecība tikai tāpēc, ka tavs, piemēram, bankas konta izraksts tā apliecina, ja? Ka tur ir kaut kādi cipariņi, kas ir mazāki nekā tu gribētu. Ja? Vai kad kāds uzskata, ka ir obligāti jāiegūst tur cik augstākās izglītības, lai tu beidzot būtu atzīta darba tirgū, piemēram. Ja? Nekur citur tu neiegūsi šo te atzinību, nekur. Tik ilgi, kamēr tu nebūsi atzinusi sevi pati. Vienkārši nevis
kaut kur no ārējiem faktoriem vadoties un taustoties un sadzirdot un ieraugot, bet jo tu sajuti tāpēc, ka tu atnāci uz šo zemi, tu izvēlējies piedzimt, tu izvēlējies izdzīvot, izbaudīt šo te dzīvi, tu izvēlējies piedzīvot šo te dzīvi. Un nevis kā niecība, bet kā pilnvērtīgs cilvēks, kuram ir savi mērķi, kas nav atkarīgi no sistēmas, kas nav atkarīgi no apkārtējās vides, kas nav atkarīgi no tā, ko kāds cits pateiks. Tas viss nāk no šejienes. Tas viss ir tevī. Pilnīgi visas atbildes ir tevī. Visi mērķi ir tevī. Visas vēlmes, viņām ir jānāk no šejienes. Nevis kāds pateica, ka krūti ir, ka tev ir pēdējais iPhone. Krūti ir, ka tev ir obligāti, tu nezinu, trīsstāvīga māja, ja? Krūti ir obligāti, ja tu dzīvo galvaspilsētā. Ja tu dzīvo kādā valstī, tev obligāti jādzīvo galvaspilsētā. Krūti ir nemazgāt zeķes, bet mest viņas, piemēram, ārā, ja? Vienmēr. Nekad nemazgāt zeķes, bet mest viņas ārā. Tas ir krūti, tu kaut kur to dzirdēji, un tu uzskati, ja tu tā nedari vai ja tu tā nedzīvo, tu neesi kruta. Vienkārši kāds no ārpuses pateica, ka ir krūti kaut kas tavā dzīvē nav, tātad kāds no ārpuses kontrolē to, kā tu par sevi domā. Tā nevajag būt. Tas, kā tu par sevi domā, tam ir jānāk no tevis. Visas atbildes ir šeit. Tātad, kopsavilkums. Nekāda sistēma, nekādi uzrakstīti, kāda cita, iedomājies kāds cits, kurš visticamāk ir niecība, vienkārši tavā dzīvē šis cilvēks ir niecība. Tu to cilvēku nekad neesi redzējis un nekad neieraudzījis. Tātad šis cilvēks ir niecība. Viņš pateica, ka tu esi niecība. Tas cilvēks, kurš reāli, objektīvi tavā dzīvē ir niecība, tas cilvēks tavā dzīvē ir nekas, ja? Viņš izdomāja, ka ir krūti, ka ir jābūt vairākām augstākajām izglītībām. Šis cilvēks izdomāja, ka ir krūti, ka ir trīsstāvīga māja. Visiem ir jābūt trīsstāvīgām mājām. Šis cilvēks izdomāja, ka krūti ir nemazgāt zeķes, panēsāju zeķes, izmetu ārā vienkārši. Tas ir krūti. Un šis cilvēks nosaka, ka tas ir krūti. Un ja tev tā nav, tad šīs te kaut kur cilvēks nosaka to, ka tavā dzīvē kaut kas nav ok. Tu vispār dzirdi? Tā nav. Vienkārši tā nav. Ir tieši tā, kā tu gribi. Ir tieši tā, kā tu uzskati, ka ir pareizi. Un ja tu esi pa galvu dabūjušais princis vai princese, un tu esi aizmirsusi, ka tu esi Kleopatras dzimtas pēcnācējs, tad kur tu iesi, lai pajautātu, vai tā ir vai tā nav? Tev ir jāsajūt sevī, ka tā ir. Vienkārši tā ir. Un nevis jāiet kādu pārliecināt, nevis jāiet kādam prasīt, Dievs, tā varētu būt vai nē. Tev vienkārši ir jāsaprot un jātic, ka tā ir. Vienkārši tā ir. Mēs katrs šeit esam īpaši. Vienkārši mēs visi neesam īpaši un vienādi, ja? Bet mēs esam katrs īpaši pa savam. Mūs cenšas padarīt par vienādiem, par pārklausīgiem, par pakļāvīgiem, par stulbiem. Ja? Bet par stulbiem nevis akadēmiski stulbiem, bez tur nesi grādiem, bet stulbiem, ka mēs nesaprotam lietu būtību. Šī ir bāzes lieta, kura ir jāsaprot un jāiekaļ, ja tu vēlies piedzīvot dzīvi. Piedzīvo šo te dzīvi pa savam, neļaujot nevienam iejaukties tajā, kā tu jutīsies, kā vērtība savā dzīvē.